Lai izveidotu šo te vietu, lai jums ir pusaplīts, tas vienalga, ja kaut kāda daļa jums ir vajadzīga no līnijām, ja? Varbūt jūs varat to izdarīt gan no taisnstūriem, gan no aplīšiem, tad jums vienkārši būs jānogriež tā vieta. Un griežam mēs ar rīku sīsors. Mums ir šķēres. Ja, šķērīts atrodas zem dzēžgumijas. Dzēžgumija atrodas otrajā stabiņā. Senstais rīks no augšas. Un kur šeit ir sīsors. Viss, kas jums ir jāizdara, jums ir jānoklikšķinā tajās vietās, kurās jūs griezīsiet divos punktos. Klik vienā punktā, klik otrā punktā. Un viss. Un kā jūs redzat, tagad jau ir atdalīts, jums ir zaļā līnija iezīmēta viena, un otrā līnija nav atlasītā. Paņemot ar selection tool. Klik, izklikšķinam, un tad mēs varam viņus atdalīt. Ja? Lūdzu, pamēģiniet uz diviem objektiem, gan uz taisnstūra, gan uz elipses. Vienā punktā noklikšķinu, otrā punktā noklikšķinu. Izklikšķinu laukā un atdalu. Ja? Sākumā izdaram šo, un tad ķeramies klāt šī zīmējuma objekta. Te jūs varat redzēt solīti pa solītim, kas būs jāizdara. Tad pirmkārt mēs uztaisīsim tādu ķēdītī no apļiem, no elipsēm, kam ir tikai kontūra, iekšā krāsas nav. Tad veidojam vēl papildus elipses. Re, kur ir liela elipse, kas nāk no ārējām pusēm. Tad nākamā elipse ir mazāka. Ja, tas nozīmē, re, kur mums ir šitā ķēdīte. Šim dabūjāt. Tad jūs uzzīmējāt lielo elipsi. No centra droši varam zīmēt no šejienes ar Alt un Shift. Tā aiziet uz properties. Nozīmēšu jau. Un tad katru nākamo jūs samaziniet ar Altu. Ja, šitā. Bet uztaisot kopiju. Tad Ctrl+C, Ctrl+F priekšā. Tad samazinu, pieturot Alt. Galvenais paskatieties, kur tieši viņš tur būs. Vai viņš ir tie te starp elipsēm, ja? Un vēlreiz Ctrl+C, Ctrl+F. Samazinu, pieturot Alt. Un šitam te. Šo principā varam mazliet runāt, lai smukāk izskatās. Te atkal var arī pārslēgties uz līnijām kaut kādā brīdī, paskatīties, vai tiešām viņi sakrīt, ja, tas līnijas tur. Tālāk, ko mēs darām, tālāk mēs nogriežam visu lieko, kas mums nav vajadzīgs. Ja, jo mums kur jāsanāk objekts. Tātad atlasam visu, paņemam mūsu mīļāko šeit ar to, ar Alt izgriežam laukā to, ko nevajag. To visu arī. Visas tās papildus līnijas, kas tur vēl rādās arī. Ja gadījumā kaut kas tur negrib aiziet, ja, var pietuvoties. Var paņemt šo balto Direct Selection tool, atlasīt tos mezgus un tādā veidā viņus izcest. Ja, to mēs jau arī iemācījāmies. Tad jums būs šitie nesmukumi. Principā tas ir ok. Var, protams, no viņam aiziet prom, uztaisot šitos skars un korners smukus. Ja, tad uzreiz viss ir smuki nopaļots. Un tagad mums vajag krāsot iekšā. Krāsot iekšā šobrīd mēs nevaram, jo tie nav objekti, tas ir tā kā līnijas atsevišķas. Ja? Vienīgais, ko mēs varam iekrāsot, piemēram, šo pilnu. Bet pilnu mums nevajag, mums vajag katru atsevišķu gabalu. Un mums atkal palīdzēs Shape Builder. Un tad mēs vienkārši klikšķinām ar vienu klikšķi katrā gabalā.
Un ar to viņš arī mums izveido papildus. Nu, nevis papildus, bet vispār tos objektus. Varam ieslēgt slāņus, lai mums būtu vieglāk ieraudzīt šos jaunus elementus. Jā, tad jūs varat viņus te klikšķināt un arī uzreiz iekrasot. Tā arī, kur šeit vēl, un šīs arī, redziet, te man palika neiekrasotie, tad noklikšķina mainu krāsu. Šīs, nu, tās. Tā, ok. Un tad tālāk mums vajadzēs uztaisīt vēl rokturīti. Rokturi mēs varam uztaisīt gan ar biezāku, gan ar parstu maliņu, to kā jūs vēlaties. Un te bišķiņ vēl šis te būs. Tātad var taisīt dažādi. Mēs varam izmantot arī taisnstūri ar nopaļotām maliņām, varam izmantot pārstot taisnstūri. Iekšā krāsa mums nevajag, mums vajag tikai kontūru. Un ko mēs izdarīsim? Mēs nogriezīsim lieko ar mūsu čērēm. Tā, galvenais trāpīt. Ja, intersekt. Un arī punktā čināšu. Un tad es izdzēšu lieko ar delete. Un re, kur ir mans rokturītis. Un sanāk, viņš jāpaslēp zemāk. Varu arī vienkārši nolikt zemāk. Var uztaisīt to pašu ar kopiju. Ja mēs varam šito atstāt, piemēram, plānāku. Uztaisīt viņam kopiju. Ctrl+C, Ctrl+V. Viņam jābūt turpat. Un tad es varu paņemt šo te punktiņu, nolikt viņu zemāk un uztaisīt biezāku maliņu. Tā, vai strūku palielinam. Un dodam, nu re. Re, kur ir rokturītis, tad mums ir parādījies. Tad palika augšā. Augšā jūs varat vienkārši līniju uztaisīt ar nopaļojumu vai arī bumbulīti. Tos varat izvēlēties. Viens var vienkārši šitā. Un jā, ir ok. Galvenais viņu paslēpt. Lietu sargs ir tavs.